2011. gads – Eiropas brīvprātīgā darba gads. Borisa un Ināras Tetereva fonds veicināja vairāk kā 100 nevalstisko organizācию brīvprātīgā darba aktivitātes visā Латвijā. Labdien, дорогие друзья и коллеги! Я сегодня не с вами, но поверьте, я всей душой с вами. Дела заставляют меня постоянно мотаться по миру. Прежде всего хочу поблагодарить вас за то, что вы нашли время и возможность приехать сегодня в Ригу, за ту работу, которую вы выполняете и которую, я надеюсь, будете выполнять в будущем. С созданием фонда наша работа стала структурированной. Мы можем помочь большему количеству людей, мы можем привлечь вас к работе. Тех, кто имеет доброе сердце, те, кто хотят поделиться своим теплом, своей радостью, своим счастьем, своим улыбкой. За прошедший год мы сумели помочь, если я не ошибаюсь, Марек, более 100 организациям в Латвии. Так? Да, видите, он все подтверждает. Все так вот, вы знаете, мы рады и счастливы, что мы сумели чем-то помочь людям, вызвать у них улыбку, вызвать у них чувство благодарности, сделать их просто счастливее, скажем так. Да? И в заключение хочу вас поздравить с наступающим Рождеством, светлым Рождеством Христовым, с Новым годом, пожелать вам счастья, радости, удачи, любви, доброго сердца, теплых улыбок и всего-всего самого лучшего. Šobrīd vārds mecenātei Borisa un Ināras Tetereva fonda dibinātājai, trīsvaigžņu ordena virsniecei Inārai Teterevai. Ja tev pieņem, tad ir viss ļoti skaisti, ja tās dēļas patīk. Jautājums ir, kāpēc jūs to darīt pa vēl? Es tā domāju, ka savs amats tomēr ir jāiemāc un jāatstāj. Ko tad paliks tā, ka man gribētos, lai būtu sekotāji. Man galvenā bija doma tāda, ka pirmkārt tas ir noderīgi apusēji gan cilvēkiem, kuriem es savā ziņā palīdzēju kā māsiņām, tā pacientiem, gan arī man pašam iegūt tās zināšanas un prasmi, kuras es ieguvu šajā brīvprātīgajā darbā. Ja kādreiz kāds ziedus man tur atnesa starpkārt pienāku, tas man sagādā prieku arī tas, ka es redzu, ka cilvēkiem ir labi, visiem tiem, kuriem palīdzam. Skaisti. Man ir teikts tā, ka es eju pa ielu bez nūjām, ja?
Tad apstājās vienreiz viena mašīna un saka, Rita, tu bez nojām arī vari paiet. Viņi mans iedvesmas avots mācīties par suņiem tālāk un pētīt uzvedību un kaut kā meklēt iespējas, kā tomēr to dzīvi bišķi interesantāk un labāk tagad pateikties. Sākuma skolas skolotājs ir tas skolotājs, kas nedrīkst palikt vecs, nedrīkst palikt stīvs, nedrīkst palikt nekādā ziņā slinks. Jo tad tu zaudē daudz no bērnu mīlestības un cieņas. Un tad es sapratu, ka es mājās sēdēt vairs negribu, ka es gribu būt noderīga sabiedrībai, ka es gribu palīdzēt cilvēkiem.